Labdien visiem, kur ir pieteikušies dalībai Patērētāju tiesību aizsardzības centra webinārā, kurā informēsim par nebanku kreditēšanas tirgus datiem. Būs iespēja uzzināt par patērētājiem no jauna izsniegto kredītu apjomu 2023. gada pirmajā pusgadā, tāpat arī par kredītu kvalitātes un procentu likmi izmaiņām un arī nozares attīstības galvenajām tendencēm. Atgādināšu, ka pēc prezentācijas jums būs iespēja uzdot savu jautājumu. To varēsiet izdarīt vai nu paceļot virtuālu roku, vai arī uzrakstot savu jautājumu čatā. Un tāpat arī informēju par to, ka šis webinārs tiek ierakstīts. Bet nu gan vārdu dodu Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktoru vietniekam Andim Priedītim. Lūdzu. Jā, labdien! Prieks redzēt tik daudz un tik lielu interesi par Patērētāju tiesību aizsardzības centru sagatavoto pārskatu par patērētāju kreditētāju darbības apskatu 23. gada pirmajā pusgadā. Licencēto patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju skaits turpina samazināties. Šajā pēdējā pusgadā to skaits samazinājies par 2, bet kopsumā jāsaka, ka pēdējo 4 gadu laikā ir samazinājies kopējais skaits par 42%, jo uz 2018. gada 31. decembra valstī bija spēkā 62 speciālās atļaujas patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Un skaits samazinājums saistīts ar augsto valsts nodevas maksu, kas šajā 18. gadā laikā tika palielināts. Un tas visvairāk skāra tieši kredītus par kustamas lietas ķīlu, kuras samazinājās par 75%, jo 18. gadā viņu skaits pakalpojumu sniedzējs bija 16, un attiecīgi šo te pakalpojumu sniedzēji pēc tam vai nu izbeidza savu darbību, vai apvienojās, piedāvājot savus pakalpojumus zem viena zīmola. Šeit var redzēt pakalpojumu sniedzēju skaita izmaiņas pa kredītu veidiem pēdējo 5 gadu dinamikā, cik to bija sākumā un cik to ir samazinājušies līdz šim brīdim. Šeit var arī redzēt, pat bija vairāk 18 vien brīdi pret kustamas lietas ķīlu pakalpojumu sniedzēju skaits, pārējos pakalpojumu sniedzējas veidus tas ietekmēja mazāk. Visus kredītu veidus nepārstāv neviens komersants, viens komersants pārstāv 4 veidus, un pārskatā varēs izlasīt par to precīzi, cik katrā veidā pārstāv. Tur sākumā arī bija, cik vēl joprojām pastāv šī veidā pārstāv pakalpojumu sniedzējs piedāvā kredītu veidus, kādos tāds uzskaita tāds statistiku. No jauna izsniegto kredītu apjoms turpina palielināties līdz 358 miljoniem 2023. gada pirmajā pusgadā. Sagaidāms, ka 2023. gadā kopsumā, iespējams, ka tāds apkopos datus 24. gada martā, tad kopējais skaits apjoms varētu pārsniegt 700 miljonus. Kā redzams, pirmajā pusgadā kredīti par kopējo summu ir pieauguši par vairāk kā par 15% nekā 2021. pusgadā, ja par 97 miljoniem eiro. Un tas ir par 37% vairāk izsniegts apjomu ziņā nekā pirms 2 gadiem 2021. gada pirmajā pusgadā. Šeit var redzēt no jauna izsniegto kredītu veidu pa pusgadiem, precīzi pa apjomiem. Tā kā statistika mums jau tiek apkopot 10 gadu laikā, tad pārskatāmības labad šeit ir katra otrā pusgada līkne attēlot, un var redzēt, ka kredīta apjoms, kas izsniegts vienā mēnesī, pārsniedz iepriekšējo pirmo pusgadu izsniegto kredītu apjomu, vienā brīdī pat sasniedzot vairāk kā 65 miljonus eiro, un jūnijā atkal tam nedaudz nokrītoties un tās vārstoties uz priekšu. No jauna izsniegto aizņēmumu skaitu un apjomu izmaiņas pa kredītu veidiem. Redzēt, ka summā izsniegtos apjoms pieaug visos kredītu veidos. Distances kredītos par 24 vairāk procentiem, tāpat arī hipotekārajos kredītos. Vairāk tas pieaudzis kredītiem pret kustamas lietas ķīlu. Samazinājums skaita ziņā pret iepriekšējo pirmo pusgadu ir redzams patēriņa kredītiem un līzingiem un nodrošinātiem kredītiem.
Taču summās šis apjoms pieaug, un distances kredītu pirmajā pusgadā ir izsniegta 166 miljonu apmērā, līzingu 105 miljonu apmērā, tad seko patēriņa kredīti ar nepilniem 60 miljoniem, kredīti pret kustams lietas ķīla ar 20 miljoniem un hipotekārie kredīti ar 6 miljoniem. Tāpat arī var redzēt, cik kopā izsniedz kredītu skaitu katrā pusgadā attiecībā pret iepriekšējo pusgadu vai pret iepriekšējiem diviem pusgadiem 2021. Gadā. Šeit var redzēt 22. pret 21. un 23. gadu pret 22. gadu. Tā kā var redzēt, ka ir izsniedzamo kredītu apjomu pieaugums vērojams visos kredītu veidos. Tātad kopējā kredīta dinamika visā sektorā ir pozitīva kopsumā par 15% un skaita ziņā šie te aprēķinot kopā ir par 3,92%. Pirmo reizi kopš pārskatu sagatavošanas brīža kopējais patērētāju kreditētāju kredīta portfels ir sasniedzis 1 miljārdu eiro, un atlikums ir vairāk nekā 6,47% nekā 2022. gada 30. jūnijā. Neskatoties uz to, ka, kā redzams, nākamajā slaidā kopējais kredītu skaits ir samazinājies, ja salīdzina ar, piemēram, ar 19. gadā izsniegto kredītu skaitu. Tas skaidrojams ar patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumiem, kad tika pieņemti grozījumi saistībā ar distances kredītu, ja tajā laikā saukto ātru un augsto izmaksu kredītu ierobežojumiem. Līdz ar to patērētāju kreditētāji vairāk sāka piedāvāt kredītlīnijas, attiecīgi kopējais izsniegto kredītu skaits samazinājās būtiski tieši attiecībā uz Covid laiku, nu tagad atkal vērojams pieaugums. Tā, jā, tas, laikam, te būtu būtiskākais. Tā. Saistība apmēra aplikums uz katru patērētāju līgumu arī pieaug. Ja tas, piemēram, distances kredītos pirms 2 gadiem bija 781 eiro uz līgumus 30. jūniju, kad dati tiek apkopot, tad uz 23. gada 1. jūniju tas jau sasniedz, 30. jūniju sasniedz jau vairāk kā 1000 eiro, un tāpat jūs varat redzēt arī dinamikas pieauguma attiecībās patēriņa kredītiem, leasing kredītiem un hipotekāriem kredītiem. Attiecībā uz šo iepriekšējo slaidu aizmirst piebilst, ka šeit netiek apkopot Lombardu kredītu skaitu, jo šos datus šeit neiekļauj. Tā. Nu, jā, bija pieaug visas summas, tā skaitā hipotekāriem kredītiem pret iepriekšējiem 2 gadiem par 2000, leasingiem arī par 2000, bet tas būtu arī saistāms attiecībā pret vispārējo algas pieaugumu valstī un vidējās algas pieaugumu. Ja 17. gadā tā bija 380 eiro, tad, piemēram, 24. gadā tā jau būs 700 eiro, un attiecīgi līdzīgi jau pieauga arī vidējā alga valstī, un attiecīgi, protams, ka patērētāji aizņemās vairāk, jo viņu parāda attiecīgi pret ienākumiem arī pieaug, lai gan mēs, protams, gribētu, lai patērētāji nedzīvot uz maksimālajiem pieļaujamiem DSTI rādītājiem un aizņemtos mazāk un apdomīgāk. Šeit var redzēt šo dinamiku 6 gadu griezumā attiecībā uz patēriņu un distances kredītiem, distances kredīti ar sarkano līniju un patēriņa kredīti ar gaiši zaļo līniju. Tāpat saistība atlikums redzams hipotekāriem kredītiem un līzingiem. Hipotekārie saistība atlikums sasniedz uz 30. jūniju 23. gadā nepilnus 14,000 eiro. Savukārt līzings un cita transporta līdzekļu nodrošinātie kredīti nepilnus 11,000, kas ir gandrīz 2 vairāk nekā pirms 6 gadiem. Līdz ar to
mašīnas kļūst dārgākas, vai arī cilvēki iegādājas dārgākas auto, un līdz ar to arī pieaug saistība atlikums uz norādītiem datumiem, kad tāds apkopo statistikas datus. Kredītu portfeļu kvalitāte ilgtermiņā saglabājas stabila, jo īpaši, ja skatās no 13. gada, tā ir būtiski pieaugusi. Šobrīd pēdējos 2 gados uz 30. jūniju tā ir saglabājās stabila, aptuveni 91,21, 91,42% apmērā. Šeit gan būtiski ir pievērst uzmanību tam, ka tāds apkopo datus arī ar kavējumu līdz 30 dienām, ko kredīti iestādes parasti neapkopo, un šī sarkanā līnija visos šajos gados nozīmē tie, kas ir fiksēti kā kavēti kredīti līdz 30 dienām. Līdz ar to, ja tos kavējumus sāktu skaitīt tikai no 31 dienas, tad kredītu portfeļu kvalitātes tomēr ir ļoti augstā līmenī, pārsniedzu 95%. Protams, patērētāji kreditētāji, tāpat arī kredīti iestādes var šos datus nedaudz uzlabot, nododot parāda ārpusties atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, un šos datus varam redzēt parāda ārpusties atgūšanas pārskatā, ko tāds publicē katru gadu, nevis reizi pusgadā. Tur var redzēt, ka 90% no parāda ārpusties atgūšanas portfelī esošiem parādiem ir no finanšu iestādēm, ja precīzi apmēram 60% ir kredīti iestāžu parādi, kas sasniedz aptuveni 1 miljārdu un nedaudz mazāk, 400 miljoni apmēram uz patērētāju kreditētāju nodotajiem parādiem. Kopējais parāda atgūšanas portfels ir apmēram 1,5 miljārds. Tur gan jāatzīst, ka kredīti iestāžu parādi ir joprojām no krīzes laika, bet pēc tam tika ieguldīts milzīgs darbs, lai uzlabotu šos kredītu portfeļu kvalitāti ilgtermiņā, un gan Latvijas Banka, gan tāds pārbauda šos maksātspējas vērtēšanu ļoti cieši, lai netiektu izsniegt kredīti personām, kurš tos nevar atļauties. Gada procents un aizņēmumu likmes. Šis ir līzingiem, ko var redzēt ar mainīgo likmi, ko, protams, ietekmēja Eiribor pieaugums. Šos kredītu veidus piedāvā ar mainīgo likmi, ja etalonu likmi kredīti iestāžu meitas sabiedrības, un viņām ir salīdzinoši būtisks pieaugums. Savukārt fiksēto likmi pēdējo pusgadā var redzēt, ka pat ir redzams, ka aizņēmuma likmes un gada procentu likmes neliels samazinājums attiecīgi pret iepriekšējo pusgadu. Tā, šeit ir gada procentu likmes un aizņēmuma likmes hipotekāriem kredītiem. Hipotekāriem kredītiem nedaudz tās ir pieaugušas. Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz tikai hipotekāros kredītus ar fiksēto likmi, līdz ar to tas salīdzinoši ir augstāks. Pieļaujams pirmšķietami, ka šis izmaksu pieaugums ir saistīts ar to, ka arī paši patērētāju kreditētāji ir pašiem patērētāju kreditētājiem palielinās naudas resursu cenu un attiecīgi palielinās arī izmaksas, kas jāmaksā patērētājiem par šiem kredītiem. Tomēr patērētāju kreditētāji sniedz arī hipotekāros kredītus ne tikai Rīgā un Pierīgā, bet arī visā Latvijas teritorijā. Līdz ar to ir būtiski, lai arī tas izsniegto kredītu skaits nav liels, tomēr daudziem cilvēkiem tas ir būtisks palīgs, lai nodrošinātu savu nekustamo īpašumu, vai to atjaunotu, vai iegādātos. Vēl viens grafiks, kas vēsturiski šeit var redzēt, un kas arī atsaistās uz iepriekš rādīto grafiku par kredītu skaitu izmaiņām. Distances kredīti ar atmaksu vienā maksājumā, ja tā sauktie ātrie kredīti, īstie ātrie kredīti, kas parasti bija vienā maksājumā. Ja tie 15. gadā tika izsniegti 206,000 vienā pusgadā, tad šobrīd to skaits portfelī ir nesasniedz pat 1,5 un šīs izmaiņas ietekmēja grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas aizliedz izsniegt tos pagarināt vairāk kā 2 reizes, arī ierobežojums attiecībā uz vidējo algu
un pēc tam arī drīz stājās spēkā ierobežojumi kredīta kopējās izmaksās 0,07% dienā. Nu, un, attiecīgi, patērētāji kreditētāji tad pārveidoja savus piedāvātos pakalpojumus un šobrīd vairāk piedāvā kredītlīnijas un patēriņu kredītas ar atmaksas grafiku. Un, attiecīgi, šis te kredītveids Latvijā izzūda. Šeit arī var redzēt, kādā veidā mainījās aizņēmuma likmes distances kredītiem. Tas tiešā veidā saistīts arī ar šiem te iepriekš minētajiem patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumiem. Nu, te var redzēt aizdevuma līgumus, aizņēmuma likmes kredītlīnijām ar atmaksas grafiku. Vidējās aizņēmuma likmes 35,71%. Ar atmaksu vienam maksājumā, kas jau ir ļoti maz, 21,47, un termiņu garāku par 14 dienām aiz distances līgumiem 21,47%. Un galvenie pirmo pusgadu 23. gadā secinājumi, kad turpinās iepriekšējo gadu tendence par tirgus dalībnieku skaita samazināšanās, kreditēšanas apjomi pārsniedz iepriekšējā pusgada rādītājus, pieaug izsniegto darījumu skaits, izņemot patēriņa kredītu līzingus, taču izsniegto summu apjoms pieaug visos tāds apkopotajos kreditēšanas pakalpojumu veidos. Kredīta portfels pirmo reizi pārsniedz 1 miljardu eiro. Tāpat arī saistība atlikums uz vienu līgumu pieaug visos veidos. Kredīta portfeļa kvalitāte saglabājās stabila, un līzingiem ar mainīgo procentu likmes uzrāda būtisku pieauguma tendenci, ko mēs saistam ar Eiribor, jeb naudas resursu cenas pieaugumu. Jā, paldies! Nu, tie bija galvenie tāds apkopoties statistikas dati dažādos citos griezumos. Jūs viņus varat redzēt varēsiet redzēt arī tāds pārskatā, ko droši vien šodien vai tuvākajā laikā publicēsim reizē ar preses relīzi. Tas ir atrodams tāds mājaslapā publikācijas un statistikas zem patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju statistikas pārskatiem. Paldies! Jautājumi? Paldies, Antim! Un šis tad ir tas brīdis, kad varat uzdot savus jautājumus, varat to izdarīt divējādi, vai nu ceļot virtuālo roku, vai arī ierakstot jautājumu čatā. Slēdz ārā prezentācija, vai vajadzēs vēl kaut ko rādīt? Nu, ja nu kādam kādi jautājumi būs vēl. Nu jā, varbūt tad drošāk. Jā, tā tad vai nu roku ceļam, vai rakstam čatā. Laikam izskatās, ka jautājumu nav. Čatā neredzu neko, paceltas rokas arī neredzu. Tad izskatās, ka ar to arī noslēgsim šīs dienas webināru. Vēlreiz paldies visiem dalībniekiem, paldies Andim.